Bieži vien mums, kā profesionāļiem, mūsu darba vietā saka to, ko mēs nevaram, ko mēs neprotam, kas mums vēl nesanāk, ko mēs varētu uzlabot. Bet rētāk saka to, kas mums padodas, kas ir mūsu stiprās puses, kāpēc mēs esam tik unikāli, kāpēc tieši mēs esam šeit komandā tik liela vērtība. Lūk, tad šodien apskatīsimies vienu mehānismu, kā tu vari paskatīties uz sevi kā vērtību un uzmuskuļot sevi pats. Ja to nedara citi, tad ir svarīgi, ka to daram mēs paši. Prieks, ka tu esi šodien šajā kanālā un skaties video. Mani sauc Ieva Drāzniece, esmu LinkedIn stratēģijas biznesa partneris, sadarbojos ar profesionāļiem, ar vadītājiem, ar komandām. Šodienas video palīdzēs tev noteikti apzināties savas stiprās puses un palīdzēs tās izcelt saviem partneriem, saviem klientiem, savam darba devējam, jo tas ir naivi cerēt, ka visi zina par to, cik foršs un profesionāls un daudzpusīgs profesionāls tu esi, bet patiesībā tieši tā ir mūsu atbildība un mūsu iespēja šīs savas stiprās puses un visu savu potenciālu otram parādīt. Par to tad arī šodienas video. Un šeit ir zīmējums ar dimantu. Es izvēlējos speciāli zīmējumu ar neperfektu dimantu, ne rūpnieciski apstrādātu dimantu, bet tīradni, būtībā materiālu, kāda otra nav. Neviens dimanta gabaliņš nav atkārtojums, divu tādu nav, un arī tevis divu tādu kā tu nav. Esi tu viens šāds unikāls cilvēks ar savu pieredzi, ar savu dzīves pieredzi, ar savu profesionālo pieredzi, ar savu izglītības pieredzi, ar saviem hobijiem, ar savām vērtībām, un otra tāda cilvēka nav. Nu, lūk, kad tu paskaties uz šo dimantu, patiesībā tas ir tava dzīve, tas ir tu, un dimantam ir tik daudz šķautnes, kad viņas rūpnieciski apstrādā, jau tās šķautnes kļūst tādas, teiksim, manipulētas, viņas kļūst skaidras, iezīmētas, vienādas, vienādi izmēri, vienādas nozīmes, un grozi, no kuras puses gribi. Dimants var izskatīties vienāds un regulārs, bet patiesībā, kad tu esi tāds, kāds tu esi, pats apzinies savas spējas, savas stiprās puses un savu vērtību, tad nav jau teikts, kura puse ir tā smukākā, svarīgākā un vērtīgākā. Visas tavas šķautnes ir vērtība, un ir svarīgi, ka tu to apzinies, un tu savu dimantu grozot savu rokās, tu patiesībā vari ieraudzīt to šķautni, ko tu vēlies, un uz viņu apskatīties kā uz vērtību. Un arī svarīgi šeit ir apzināties, ka savu dimantu dodot, rādot, nesot pie citiem, tu izvēlies, kuru šķautni tu gribi parādīt, un ir svarīgi, ka tu apzinies, ka tai šķautnei ir nozīme tavā dzīvē, un ka tieši pateicoties šai šķautnei, tu esi tāds, kāds tu esi šodien. Un ja kādam šī šķautne nedara, neinteresē, tas nenozīmē, ka tu neesi vērtība un ka tu kaut ko proti mazāk. Iespējams, vienkārši šī šķautne nedara konkrētai organizācijai, vai varbūt viņi nav ieraudzījuši visas tavas šķautnes. Nu, lūk, un tieši tāpēc tu esi tas, kas savu dimantu pārzina, zina visas savas šķautnes, zina šķautnes, kuras vēl nav redzētas, parādītas, attīstītas, bet varbūt tās ir lietas, kas tev interesē, bet tu vēl neesi pie viņām, teiksim, pievērsies. Ir lietas, kuras tu esi darījis, bet esošie darba devēji vai partneri par viņām nezina un nenojauš, un tu neesi parādījis. Tā kā patiesībā tā bumbiņa ir tavās rokās, nevis darba devēja pusē vai teiksim, partneru pusē, ka viņi kaut ko nezina vai nenovērtē vai netiek izmantots viss tavs potenciāls, bet tieši tavās rokās ir saprast sevi visu, apskatīties sevi kā uz tādu lielu karti, kas sastāv no daudz dažādiem elementiem. Tāpēc piedāvāju šo karti apskatīties tādās dimensijās, ka tu esi šis dimants un tu viņu var pagrozīt rokās un apskatīties uz sevi, no kuras puses tu vēlies. Un arī parādīt citiem to pusi, kur tu vēlies. Nu ko?
Es ceru, ka šis video tev bija noderīgs, kāda neliela iedvesmas deva un impulss pastrādāt ar savu potenciālu, ar savām stiprajām pusēm, ar savām unikālajām pusēm un apzināties to vērtību, ko nes tava personība. Otrs tādas nav. Un ir svarīgi apzināties, ka tu ej tur, kur tavs potenciāls tiek gaidīts, un kur tās lietas, kas ir tavas stiprās puses un tavas unikālās puses, ir vērtība. Un par to vislabāk var pastāstīt un parādīt tieši tu pats. Mani visbiežāk var satikt tieši LinkedIn platformā. Uzaicinu tevi piesako manam saturam vai sadraudzējamies un atsūtīju draudzības aicinājumu. Ja tev ir jautājumi par savu karjeras tālāku attīstības ceļu un tu vēlies izveidot strateģisku LinkedIn klātbūtni, pievienojies man 1-1 treniņos. Ja tu esi komandas līderis HR, marketing, pārdošanas, biznesa attīstības jomā un tev vajadzīga palīdzība, kā uzmuskuļot tavus ikdienas soļus, lai tie ir strateģiski, tiekamies treniņos. Ja tu gribi iedrošināt un iedvesmot, jau praktiski atbalstīt savu komandu, tiekamies ar tavu komandu iedvesmas lekcijās un praktiskos treniņos. Tā kā uz tikšanos LinkedIn un uz tikšanos nākamajā video šeit YouTube.